Sveiki visiem! Šodien mēs ļausimies rīta jogai un savienosim jogas vingrinājumus ar vingrinājumiem, kas atbalsta mūsu limfātisko sistēmu. Nu, ko sāksim? Stāvus pozīcijā. Iekārtojamies ērtus paklājiņa un mēs sāksim celt ceļus uz augšu un ar plaukstām mēs noķeram celīti no sāniem. Un droši varam sākt ceļus celt uz augšu jau aktīvāk, lai pamodinātu ķermeni. Un turpinam taisīt dziļas ieelpas caur degunu. Un aktīvi ceļam ceļus uz augšu. Mugura mums ir taisna, korsete savākta. Vēl pēdējās 10 ieelpas un izelpas. Un apstāsimies nedaudz, iepauzēsim, varam pastiept rokas uz vienu pusīti, uz otru pusīti. Un kādas 10 sekundes atpūšamies, ja vēlamies, varam padzerties ūdeni vai tēju. Un turpināsim tālāk ar maziem lēcieniem. Kratīsim ķermeni. Aiziet, pēdas mums ir gurnu platumā. Cenšamies ķermeņa augšējo daļu atbrīvot. Celīši mums ir nedaudz ieliekti. Un kārtīgi krātam ķermeni. Varam iztēloties tā, it kā mēs būtu koks, uz kura būtu āboli, un mēs kā cenšamies ar krātīšanos visus sapūšos ābolus nokratīt nost. Aiziet. Kā mēs cenšamies maksimāli brīvi turēt ķermeņa augšējo daļu. Turpinām elpot. Vēl pēdējās 10 sekundes. Kārtīgi aktivizējam enerģiju. Vēl pēdējās 5, 4, 3, 2 un 1. Apstājamies, atkal iepauzējam. Varam pastiepties uz vienu pusi, uz otru, vai padzerties ūdeni. Un iepauzējam 10 sekundes. Un turpināsim tālāk. Tālāk mēs turam pēdas gurnu platumā. Mēs ieliecam elkonīšus, sēžu, stiepjam uz atpakaļ, skatiens vienā punktā uz priekšu, un mēs stiepjam krūškuru uz vienu pusi un uz otru pusi, uz vienu pusi un uz otru, un aktīvi. Un skatiens vienā punktā uz priekšu. Turamies, turamies, turamies. Celīši mums ir nedaudz ieliekti. Pēdas spēcīgas turās uz paklājiņa. Un atceramies, ātrumam nav nozīmes. Ieklausamies savā ritmā. Ejam tik ātri vai lēni, cik mēs pēc sajūtām jūtam, kā varam.
pēdējās 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2 un 1. Atbrīvosimies. Atkal varam nedaudz iepauzēt, pastiepties uz vienu pusīti, uz otru, varbūt tā padzerties ūdeni. Un turpināsim tālāk ar nākošo ieelpu. Mēs taisīsim dziļu ieelpu ar rokām stiepjoties uz augšu. Mēs nākam uz pirkstu galiņiem un izelpa caur muti. Mēs ieliecam ceļus un stiepjam rokas uz atpakaļ. Un tā aktīvas kustības ieelpa un izelpa. Ieelpa un izelpa. Ieelpa un izelpa. Turpinām. Atceramies, mēs nākam uz pirkstu galiņiem, nākot uz augšu. Un ar katru izelpu mēs varam iztēloties, kā mēs izelpojam ārā visu nevajadzīgo no prāta, no ķermeņa. Visu izelpojam ārā. Vēl pēdējās 10 sekundes. Turpinām. Un atceramies, ieklausāmies savā ritmā. Vēl pēdējās 5, 4, 3, 2 un 1. Un lēnām atbrīvosimies. Atkal iepauzējam. Nedaudz varam pastiepties ar rokām uz vienu pusīti, uz otru. Varbūt tām padzeramies ūdeni. Atgriežamies pie sevis. Atgriežamies pie savas elpas. Tālāk mēs turpināsim ar Hatha jogas saules veicienu. Nākam paklājiņam augšējā daļā. Mēs saliekam kāju īkšķus kopā un pagriežam plaukstas pretī augšstilbiem krūškurus. Mums ir atvērts pleci. Mums stiepjās uz atpakaļu. Paliekam vēl mirklīt šeit. Nedaudz iepauzējam, sazemējamies, atgriežamies pie sevis. Un ar nākošo ieelpu rokas mēs stiepjam gaisā, dziļa ieelpa. Varbūt neliels palieciens uz atpakaļ, skatāmies pēc sajūtām un izelpā lieciens uz leju. Varam ieliekt nedaudz celīšus. Varbūt no rīta mugura mums vēl ir nedaudz stīva. Un ar nākošo ieelpu viens solis ar labo kāju atpakaļ, labais celis uz zemes. Rokas mēs pastiepjam gaisā, izklupiens gurni, stiepjās pie paklājiņa. Dziļi ieelpa, izelpā plauks uz zemes, kreisā pēda atpakaļ, suņu poza. Un mirklīt iepauzējam suņu pozā, varam pastiept papēžu pie zemes, varbūt tām nedaudz ieliecam celīšus, sēžus, stiepjam uz atpakaļ. Ar nākošo ieelpu pastiepjam krūškuri uz priekšu, planks, gurnus turpinam stiept pie nabas un čaturanga ar celīšiem dziļi ieelpa. Izelpā ceļi uz zemes. Mēs pastiepjam krūškuru uz priekšu. Roku spēks mēs nākam uz leju ar zodu un ieelpā kobras poza. Sākam ar mazo kobras pozu. Pieceļam tikai nedaudz no paklājiņa. Krūškuri, elkoņi gar sāniem ieelpa.
Izelpā sēž stiepjas atpakaļ suns. Un ar nākošo ielpu viens liels solīts ar labo pēdu uz priekšu. Rokas pastiepjas uz augšu. Sakam sveiki saulē ielpa. Izelpā plauks uz zemes. Viens liels solīts ar kreiso pēdu blakus labajai pievelkam krūškuri pie augštilbiem. Un ar nākošo ielpu ceļamies uz augšu. Pastiepjam rokas pāri galvai. Atveramies ar krūškuri dziļi ielpa. Izelpā lieciens uz leju. Ielpā kreisais celīts stiepjas uz atpakaļu. Rokas stiepjas gaisā. Izkupiens. Izelpa. Suņa poza. Ielpā krūškurs pastiepjas uz priekšu. Gurnu stiepjam pie nabas. Un čaturānga ar celīšiem ceļu uz zemes. Krūškurs pastiepjas uz priekšu. Roku spēks zots. Ielpa kobras poza. Paliekam mazajā kobrā no sākuma alkoņa garsāniem. Izelpa sēž stiepjas atpakaļ. Suns. Ielpā kreisā pēda starp plaukstām. Rokas paceļam gaisā. Izkupiens ielpa. Izelpā plauksņus uz zemes, labā pēda blakus. Kreisēji, pievelkam krūškuri klāt augštilbiem. Ielpā ceļamies uz augšu. Pārlieciens uz atpakaļ, dziļi ielpa. Izelpā lieciens uz leju. Labais salīts atpakaļ. Rokas stiepjam gaisā ielpa. Izelpa suņu poza. Ielpa krūškurs pastiepjas uz priekšu, gurni stiepjas pie nabas. Izelpa čaturānga ar celīšiem ceļu uz zemes. Krūškurs pastiepjas uz priekšu. Roku spēks zots. Ielpa mēs atveramies kobras pozu, varbūt varam jau uztaisīt lielo kobru, atcelt vairāk krūškuru no zemes. Izelpa suns. Ielpa labā pēdas starp plaukstām, liekam vienu lielu solīti uz priekšu, rokas stiepjam gaisā ielpa. Izelpa plauks uz zemes. Kreisā pēda blakus, labēji krūškuru pielpienam pie augštilbiem. Ielpā mēs ceļamies uz augšu. Palieciens uz atpakaļu, sakam sveiki saulē, dziļi ielpa. Izelpā lieciens uz leju. Ielpā kreisais celīts pastiepjas uz atpakaļu. Rokas stiepjam gaisā ielpa. Izelpa suns. Ielpā krūškurs stiepjas uz priekšu. Planks, turpinam gurnu stiep pie nabas. Ielpa. Izelpā ceļ uz zemes. Krūškurs pastiepjas uz priekšu, rokas spēks. Zots. Ielpā atveramies kobras pozā. Izelpa suņu poza. Ar nākošo ielpu viens liels solīts ar kreiso pēdu starp plaukstām. Labais celis uz zemes, rokas stiepjam gaisā, izkupiens. Ielpa. Turpinam gurnu stiep pie paklāņa. Izelpā plaukstus uz zemes, viens liels solīts ar labo pēdu. Blakus kreisajai pievelkam krūškuri pie augštilbiem. Ielpā ceļamies uz augšu. Pārlieciens uz atpakaļ, atveramies ar krūškuri dziļi ielpa. Un izelpā vēl pēdējais lieciens uz leju. Atbrīvojam muguru virs augštilbiem. Ielpā skatiens uz priekšu, plaukstus uz zemes vai uz apakštilbiem. Izelpa suņu poza. Kāpjam atpakaļ, taisam lielu piramīdu. Un šeit mirklīt iepauzējam suņu pozā. Atkal, ja mēs vēlamies iestiepties dziļāk ar muguru, mēs ieliecam celīšu stiepjam asas kaulu uz atpakaļu. Īstaisnojam mugurkauli, ja mēs gribam pastiepties vairāk ar kājām. Ar apakštilbiem mēs turpinam papēžu stiept tuvāk zemē, kakls mums ir atbrīvots. Vēl pēdējās 5 ielpas izelpas. Turamies, vēl 3.
Turpinam taisīt dziļas ielpas un izelpas caur degunu. 2. Un 1 ielpa izelpā celīša mums atbrīvojās uz zemes. Ceļi mums ir zem gurniem, plaukstas zem pleciem, kāķi un govs poza. Ielpā mēs atveramies ar krūškuri, āsti skalu mēs pastiepjam uz atpakaļu, dziļi ielpa. Izelpā apaļojam mugurkaulu, gurnus mēs stiepjam pie nabas, zods stiepjas pie krūškuri. Un tā vēl pāris reizītes ielpā mēs atveramies. Un izelpā apaļojam muguru. Un turpinam paši vēl pēdējās 3 reizes, lēnām un mierīgi. Atverot krūšu, kur mēs turpinam plecu stiept uz atpakaļu. Un izelpā apaļojam muguru. Vēl pēdējās 2. Un lēnām mēs nākam neitrālā pozīcijā. Mēs pastiepjam labo roku gaisā dziļi ielpa. Un izelpā diegs adatā labā roka stiepjās zem kreisās. Mēs atbrīvojam labo plecu, galvu un ausi uz zemes. Un kreisā plauksme mums paliek pretī degunam vai roka pastiepjās pāri galvai. Mēs pastiepamies ar pleciem. Paliekam šeit mirklīti. Vēl pēdējā ielpa un izelpa. Kreisā plauks stiepjas tuvāk krūškurim, izvelkam ārā labo roku, pastiepjam labo roku vēl pēdējo reizi gaisā. Dziļi ielpa. Izelpā plauksme mums nāk uz leju un pretējā puse. Kreisā roka mums pastiepjas gaisā dziļi ielpa. Izelpā diegs adatā, kreisā roka stiepjas zem labās, atbrīvojam kreiso plecu, galvu, ausi uz zemes. Un labo roku varam pastiept pāri galvai, vai mums viņa nāk pretī degunam. Un paliekam mirklīti šeit. Un tad, kad mēs sākam rītu ar jogu, mēs vairojam sevī vairāk enerģijas. Mums būs vairāk enerģijas atlikušajai dienai. Un tas ir pats labākais veids, kā tikt vaļā no saguruma, no hroniskas saguruma, sāk dienu ar kustību. Labā plauksne nāk tuvāk krūškurim. Kreiso roku mēs pastiepjam galvu uz augšu. Vēl pēdējo reizi dziļi izelpā plauksme mums nāk uz zemes. Pabīdamies nedaudz atpakaļ ar celīšiem. Kājas mums ir gurnu platumā, rokām pastiepamies uz priekšu. Kūstošā sirds poza. Vēl dziļāk iestiepamies ar muguru. Paliekam šeit. Un ar nākošo ielpu ar gurniem mēs stiepjam krūškurus priekšu. Krūškurus atbrīvojās uz zemes. Plaukstas pastiepjas tuvāk krūškuru līnijai, elkoņu grasāniem. Un ar ielpu mēs pieceļam krūškurus augšu. Sēžu stiepjam atpakaļ, saliekam kāju īšus kopā. Un rokas mēs iztaisnojam kārtīgi pāri galvai. Bērnu poza, piere, atbrīvot uz zemes un paliekam mirklīt šeit. Atgriežamies atpakaļ pie sevis.
Vēl pēdējā ieelpa un izelpa. Un ar plaukstām mēs pastiepamies tuvāk krūškurim, pieciem krūškuri uz augšu, un tālāk mēs apgulsimies uz paklājiņa. Un šeit es piedāvāšu divas opcijas. Mēs nobeigsim nodarbību ar maigo inversiju. Pirmā opcija mēs varam atbrīvot kājas pret sienu, vai mēs taisam svēcīti, izvēlamies pēc sajūtām. Mēs atbrīvojam kājas pret sienu, vienkārši pievelkam paklājiņu pret sienu, pie sienas un atbrīvojam, atbalstam kājas pret sienu. Ja mēs jūtamies labi, apguļamies uz zemes un pieceļam kājas gaisā un uzliekam plaukstes uz muguras lejas daļas un iztaisnojam kājas uz augšu un paliksim šeit 10 dziļas ielpas, izelpas. Nostiepjam pēdas un turamies šeit. Vēl 10, haskals ievilkts, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 un 1 lēnām ieliecam celīšus un rīpinamies ar muguru uz zemes, uz paklājiņa. Pievelkam ceļus pie krūškuļa, varam pašūpoties uz vienu pusīti un uz otru. Pieceļam pēdas gaisā. Ar plaukstām mēs atveram pēdas no ārējām malām un pašūpojamies uz vienu pusi, uz otru, laimīgā mazuļu pozā. Mēs turpinam ceļu stiept vairāk uz āru, tuvāk padusēm. Ja mums ir grūti noturēties aiz pēdām, mēs atveram potītes vai apakštilbus. Dziļi ielpa. Izelpa atbrīvosim pēdas, atbrīvojam kājas uz paklājiņa. Kājas mums ir gurnu platumā, un ar nākošo ielpu mēs uzliekam kreiso potīti uz labā ceļa, tuvāk augštilbam, un ar plaukstām mēs satveram labo kāju, apakštilbu vai augštilbu. Skatāmies, ja mēs nevaram satvērt apakštilbu, mēs varam satvērt augštilbu no apakšpusītes. Un pievelkam kāju tuvāk krūškurim, paliekam šeit. Cenšamies kāju pievilkt kārtīgi klāt. Ja mums izdodas, mēs pilnībā varam pievilkt tik tālu, kamēr mums gurni ir no zemes. Un paliekam šeit. Ielpa. Izelpa atbrīvojam kājas. Uz mirklīt varam kājas iztaisnot. Un pretējā puse pēdas ir uz zemes. Kājas mums ir gurnu platumā un mēs uzliekam labo potīti uz kreisā ceļa. Tuvāk augštilbam un ar plaukstām mēs saķeram kreiso kāju, pievelkam tuvāk krūškurim. Ja mēs nevaram satvērt apakštilbu, mēs turamies aiz augštilba apakšā. Ja? Un cenšamies maksimāli pievilkt celīti klāt pie krūškuļa. Turpinam taisīt dziļas ieelpas un izelpas caur degunu.
Vēl pēdējā ieelpa un izelpa. Un atbrīvosim kājas, iztaisnojam kājas. Pievelkam ceļus vēl pēdējo reizi pie krūšu, kuram mēs pievelkam šoreiz degunu pie ceļiem. Mēs tā kā cenšamies ar degunu galu pastiepties sev pa vidu celīšiem. Lāpsiņus mums ir no paklājiņu, uztaisam tādu kā bumbu. Turamies šeit vēl 5, 4, 3, 2 un 1 jāp. Izelpa atbrīvojamies. Pastiepjam labo roku pāri galvai, pagriežamies uz labo pusi, paliekam ieklīti šeit, izmantojam apakšējo roku kā spilvenu. Un ar plaukas palīdzību piecelsim sevi atpakaļ sēdošā pozīcijā. Mēs pabeigsim nodarbību ar Nadi Shodhana elpošanas vingrinājumu. Nadi Shodhana attīra mūsu enerģētiskos kanālus, līdzsvaro mums fizisko un mentālo enerģiju, vīrišķo un sievišķo. Labai plaukstai uz leju mēs noliecam vidējo un rādītāju pirkstu. Šos 2 pirkstus mēs atbrīvojam zem nāsīm. Ar īkšķi mēs aizveram labo nāsi un taisam dziļu ieelpu caur kreiso nāsi. Dziļi ieelpa. Ar 2 pirkstiem mēs aizveram kreiso nāsi, atveram labo, izelpa. Ieelpa labā. Aizveram, izelpa kreisā. Ieelpa kreisā. Aizveram, izelpa labā. Ieelpa labā. Aizveram, izelpa kreisā. Ieelpa kreisā. Aizveram, izelpa labā. Ieelpa labā. Aizveram, izelpa kreisā. Ieelpa kreisā. Aizveram, izelpa labā. Ieelpa labā. Aizveram, izelpa kreisā. Ieelpa kreisā un uztaisam vēl pēdējos apļus paši pie sevis. Ieklausāmies savā ritmā. Cenšamies noturēt krūškuri atvērtu, muguru taisnu, plēci stiepjas prom no ausīm. Plaušas mums ir atvērtas. Vēl pēdējais sāplis un ar pēdējo izelpu mēs izelpojam ārā caur kreiso nāsi. Tad, kad esam pabeiguši, atbrīvojam degunu, mēs atgriežamies pie normālas elpošanas, nedaudz iepauzējam, pievēršam uzmanību savām iekšējām sajūtām.
Un saliksim plauksņus kopā namastē pie krūškurja, neliels skatiens uz leju un padomāsim par vismaz 3 lietām, par kurām esam pateicīgi. Plauksņus nāk pie pieres un namastē. Paldies, ka biji kopā ar mani. Mēs tiekamies jau nākošajā nodarbībā.